Labdien visiem! Gribētu sadalīt savu paziņojumu divās daļās. Viena daļa būs par esošo situāciju, un otra daļa par manu kandidēšanu uz Saeimas vēlēšanām. Pirmajā daļā gribētu teikt, ka mītiņš Doma laukumā mums visiem parādīja to, ka vienotība vairāk nevar apvienot cilvēkus vai apvienot dažādi domājošus. Vienotība nodarbojās ar sabiedrības šķelšanu. Un šajos apstākļos tas ir ļoti bīstami. Bīstami to, kad mums valdībā nav valsts vīru un valsts sievu, kas varētu apvienot tautu. Ir tikai viens pareizais viedoklis, un mēs ar šādu domāšanu esam atgriežušies atkal Padomju Savienībā, tikai jau ar citu nosaukumu. Ir tikai viens viedoklis, un tas ir viņa pareizais. Visi pārējie tiek pakļauti naidrunai, un viņus cenšas kancelēt. Pat tad, kad viņiem ir mazākums. Es gribētu teikt to, ka tas nav pieļaujami, un tas ļoti bīstami. Pretēji vienotības mērķiem mums ir jāatrod kaut kas tāds, kas mūs vieno. Kur mēs varam vienoties, lai realizētu kādu labu ideju, lai realizētu kādu sapni, jo vairāk mēs atradīsim kopējo un vienosimies kādam kopējam darbam, jo sabiedrība, kurā uzaugs mūsu bērni, būs veselīgāka. Un mēs spēsim nosargāt mūsu valsti un atstāt mūsu bērniem viņu. Pretējā gadījumā tas ļoti bīstami. Tāpēc gribēju paziņot un teikt to, ka vienotība nevar vairāk vadīt valsti un nespēja viņi to darīt. Viņi parādīja tikai to, ka viņi spēja šķelt sabiedrību kopā ar masu saziņas līdzekļiem. Ir tikai viens viedoklis, un viss pārējais tiek noslaucīts no zemes virsmas. Pirms pagājušām pašvaldības vēlēšanām Ogrē mēs veidojām Neatkarības laukumu un Bības ceļu muzeju. Katrs solis, ar kuru es, kā pašvaldību vadītājs, saskāros, bija šķērsli no pārvaldības iestādēm, no valdošās elites puses. Par skulptūrām ne tie tēli izvēlēti, ne tās personas, ne formas, ne vairodziņš īstais, mūsu leģionāra vairodziņa, kuram viss augšā ir Latvija un sarkanbalts sarkanais mūsu karoga krāsās. Viņam pielīdzināja kā garu lentītei. Muzejā taisījām kāpnes no okupācijas pieminekļiem. Ne no kapu pieminekļiem, bet no tādiem pieminekļiem, kuri simbolizēja mūsu okupāciju. Malienas pilsētas ieņemšanu. Vai viņi sauc to par atbrīvošanu. Mēs mūsu muzejā izveidojām kāpnes, par to centās ierosināt pat krimināllietu. Mēs
mēs braukājām uz Ukrainu un palīdzējām. Par to taisīs sižetus, cik tas ir slikti. Kāpēc Helmans 20 reizes pa šiem gadiem ir bijis Ukrainā un palīdz Ukraiņiem? Mēs mēģinājām savākt šīs kara liecības. Par to arī ir slikti. Taisīja karikatūras ņirgājās par manīm, kad es pats veidoju muzeja krājumu. Gribējām atrast dronus visādos veidos. Ukrainas mums tak pretojās un neļāva to darīt. Ar lielām grūtībām mēs to izdarījām. Nesaņēmām arī atzinumus par skulptūrām un notikumiem un tēliem. Mums arī tās atklājām. Ja būtu gaidījuši, kad valsts nozīmēta komisija atzīs to, tad mēs nebūtu sagaidījuši, neko nebūtu izdarījuši. Man vienkārši kā pilsonim ir ļoti jocīgi, kad tur, kur man liekas, kur mēs cenšamies saglabāt nacionālās vērtības, mēs saskaramies ar klāju pretestību no valsts iestāžu puses. Tas tālāk nedrīkst vairāk turpināties. Tā ir cīņa pret nacionālu valsti un visādos veidos pretoties tiem, kam nacionāla valsts ir kā vērtība un viņa ir dārga sirdī. Tāpēc es uzskatu, ka, ja tas būtu viens gadījums atsevišķs, bet šis gadījums bija visu laiku nepārtraukti, de facto kultūras šoks, visi raidījumi strādāja uz to, lai kaut kādā veidā grautu mūsu reputācijas par to, ka mēs strādājam pie lietām, kur mēs gribam celt nacionālo pašapziņu un parādīt nacionālās vērtības. Kultūras šoks taisīja par to nelaimīgo formu. Visi sāka just līdzi šiem te algotnim okupantu karaspēkam, patiesībā okupantam, kas ir atnācis slepkavot uz Ukraiņu zemi. Un ja Ukraiņi nebūtu viņu neutralizējuši savā zemē, tad viņš varbūt kāpt arī uz mūsu zemes. Tā ir sistēma, tā ir secība. Un tos uzbrukums, ko mēs piedzīvojām par katru šo tēmu, tas nav pieļaujami, ja mēs dzīvojam brīvā, neatkarīgā valstī Latvijā. Un tāpēc es uzskatu, ka vienotība vada šo valsti, un mēs esam tur pateicoties vienotības vadības stilam un viņas pretestībai pret nacionālām vērtībām, kas cenšas to iznīdēt. Un man liekas, tas ir bīstami priekšvalsts kopumā. Tāpēc es uzskatu, ka vienotība nestiprina mūsu valsti, kā nacionālu vērtību un cenšas iznīdēt tos, kas to dara. Un vispār šī sabiedrība, kas tagad ir bīstami un ir nepieļaujami. Un man liekas, ka mums jāatrod kopējais un jāapvienojās pret šādu veidu netaisnību. Un tagad otrā daļa par manas kandidēšanu Saeimas vēlēšanām.
Nesen ir beigušās vēlēšanas Ogres novadā. Ogres novadā mēs esam uzvarējuši vēlēšanas, un par manīm ir atdevuši balsis vairāk kā 6000 Ogres novada iedzīvotāji, kuri atdevuši to par to, ko mēs darām. Es esmu atbildīgs viņu priekšā, lai realizētu viņu sapņus un cenšies savu darbu izdarīt. Man tajā brīdī nav viegli ar manu veselību. Es neizteidzāšu to publiski, bet es cenšos atjaunot savu veselību, tas ir mans primārais uzdevums. Un tad, kad es atjaunošu savu veselību, es turpināšu pildīt šos solījumus, ko esmu devis Ogres novada vēlētājiem, iedzīvotājiem. Vai es būšu mērs, vai nebūšu mērs, tas nav būtiski. Būtiski to, kad es vēlos izpildīt solījumus, ko esmu devis Ogres novada iedzīvotājiem. Tāpēc es paziņoju, ka es nekandidēšu uz Saeimu vēlēšanām, un neesmu es nekad to plānojis. Man ir ļoti daudz darbi darāmie, kas darām manā novadā. Mēs gribam būvēt savu ideālo Latviju. Latviju, kas balstās uz nacionālām vērtībām. Bet es gribētu vēl ko paziņot, kad mums ir svarīgi atrast kopējo, vienoties. Un es lūdzu Nacionālās apvienības biedrus, Nacionālās apvienības valdi, kā arī ZZS, kā arī apvienoto sarakstu. Atbalstam Alvi Hermaņa ideju. Mums reti, kad politikā atnāk cilvēks, kuram ir mugurkauls un smadzenes. Mēs zinām, ka šis ir rets salikums. Dotā brīdī mums ir iespēja. Ja mēs atbalstīsim ideju, varbūt tās mums ir iespēja glābt mūsu zemi, glābt Latviju un mēģināt izveidot šo Saeimas sastāvu daudz kvalitatīvāku. Lai man, kā pašvaldību vadītājiem, vai arī kā vienkārši Latvijas pilsonim, nebūtu jācīnās par pašsaprotamām lietām, par nacionālām vērtībām, kuras mēs gribam iedzīvināt dzīvē. Jūs varētu iedomāties, kad piemēram, Aušvicas nometni vadītu kāds nacists. Tagad muzeja Aušvicas. Un šis nacists stāstītu, rādītu, lemtu, kā viņi tur eksponēs, kā viņi tur rādīs. Nav tā. Tas iespējams. Un jūs to arī ziniet, ka tas nav iespējams. Bet Latvijā ir iespējams. Latvijas okupācijas muzeja tur padomē vai valdē ir Sarmīta Elerte. Kad visi stājās tautas frontē, viņi stājās komunistiskā partijā. Bet komunistiskā partija bija tieši tā, kas izsūtīja šos cilvēkus. Izsūtīja arī manu tēvu ar ģimeni uz Sibīriju. Un tagad komunisti bijušiem, protams, bet vai ir bijušie komunisti? Tas arī jautājums strādā Nacionālā tādā muzejā, okupācijas un lemj, kā labāk parādīt izsūtīšanas gaitu.
Es domāju, ka tas ir viss tāpēc, kad mēs neesam varējuši pieņemt kolaborācionistu likumu. Būtiski sakārtot mūsu valsti, lai mēs saprastu, kas ir labs un kas ir ļauns, ko nevar darīt. Nevis, ka to nosaka kaut kāda vienotība, bet to nosaka likums. Un es gribētu lūgt arī visus piestrādājumu pie tā. Šāds likums ir nepieciešams. Ir tīpaši tagad. Sākam pat bišķitiņam sakārtot mūsu valsti. Un atbalstam tos, kuriem ir mugurkauls un arī smadzenes. Tas ir svarīgi. Priekš visas Latvijas. Paldies!